kā no nekā uztaisīt kaut ko. Ko no tā uztaisīt, sen jau gribēju pamēģināt no tā uztaisīt tādu krāsainu zaķi. Tā parādītu, ka var vienkārši no tā, kas jums ir mājās, jā, ar naudiņām ir tā kā ir, uztaisīt kaut kādu rotaļlietu vai nu bērnam, vai paša priekam, vai ko uzlikt dekoratīvi uz galda. Domāju, kā ar pašrietējošā māla sēņu. Es domāju to visu formu tikti vienkāršot, tāpēc uzreiz ķermenis kopā ar ausīm. Te pēc izmēriem kaut ko varbūt var redzēt, bet faktiski jūs redzat, tas ir pieaugušā cilvēka apģērbs un no piedurkņas var ļoti labi uztaisīt. Lai tas būtu visvienkāršāk un man nav sev jāsarežģīt dzīve, es pārlocīšu šādi te. Iespraudīšu, lai viņš man izgriežas vienāds abās pusēs. Šķērs jūs varat tādas ņemt mājās, kādas tās ir. Es šīs te aplipinātās esmu sajūsmā nopirkusi, viņas ir tādiem robiņiem. Ja jūs zīmējat uz auduma labās puses, tas ir krāsainās, tad jūs varat, protams, mēģināt to izdarīt ar krīti. Bet šeit jau nekas vairs nav jāsašuj. Mums principā sanāk sašūt šeit te nedaudz galvu iešūt un iešūt ausis. Un pēc tam savilkt apakšu. Šūšanai jūs varat sašūt roku, varat izmantot šujmašīnu. Tā kā man pieejama šujmašīna, tad es to izmantoju. Ar roku šujot, lai ausis neizkustās no vietas un ir vienāds, jūs varat saspraust. Var sadrāklēt. Tas ir parasts dūriens, šāds te. Lūk. Pēc tam jūs varat nošūt stiprāk ar roku. Es viņu saucu par atpakaļgaitas dūrienu, iespējams, ka tā arī viņš ir patiesībā. Jūs durat uz priekšu un durat atpakaļ. Un savēl. Durat uz priekšu, abiem diviem audumiem cauri, turat uz pirkstiņiem. Lūk, šādi te. Sašūts. Ņemam adatiņus ārā, kur ir palicis bišķi par daudz. Griežam bez žēlistības nos. Izgriežam zaķa ķermenīti otrādīgi. Ausis sanāk tādas, ar tievus jūs varat taisīt resnāks. Šeit redz savelkās tādas diedziņš savelk audumu. Ko ar to var izdarīt? Tanī vietiņā, kur galva pāriet uz ausi, no iekšpuses audumu iegriežam. Pavisam nedaudz, nepārgriežot šūmu vietu. Arī otrā pusē tāpat pavelkam atpakā un te iegriežam. Un audums iztaisnojās, viņš vairs šeit neveido krokas. Ko mums tagad nākošais darīt? Jūs varat paņemt arī zaķa ausis noguldināt, ja kādam nepatīk, ka viņas ir tādas plakanas. Jūs varat viņus, kā jau es teicu, šūt platākas, bet mums būs tāds eksperimentālais zaķis, un mums vajadzēs to zaķi piepildīt. Tātad mums vajag dabūt ciet apakšu. To es daru pavisam vienkārši. Pirmo dūrienu ieduru no iekšas, lai mezgliņš paliek iekšpusē, un uztaisu drāklēšanas dūrienu visapkārt apakšā. Viņš var uzreiz nedaudz savilkties, jo tāpat tās būs jāsavelk. Tagad ar ko pildīt? Jūs varat, protams, to audumu, kas jums te paliek, sagriezt smalki. Smalki piepildīt arī ar to. Jo mums ir jābūt viņam stingram, foršam ķermenim. Ja kamēr jūs pildat, tā adatiņa, kas ir šeit, lai aizšūt ciet apakšu, viņa paliek un uzmaniet, lai viņa ir jums ārpusē, lai neiet iekšā ar visu pildījumu ķermenī. Tas būs nepieciešams pēc tam, lai aizšūt to visu ciet. Dubsis šādi ir aizšūts. Pēc tam jūs varat, ja gribat izgriezt mazu aplīti, uzlīmēt virsū audumu gabaliņu ar šādu te līmu universālā, vai ir speciālā auduma līme, auduma veikalos tādi nopērkam. Tāds tie ir viņš stingrs, foršs zaķis.
Vislabāk ir tādi sintētiskie audumi, ne tie trikotāžas, no kā ir hūdī, bet tāds, no tā arī var taisīt, viņš būs staipīgāks. Bet šis ir tāds stingrs materiāls, džīnsi, veci džīnsi, ja jums ir no tiem, var sanākt kolosāli zaķi. Būs jāpamēģina arī no tāds un jāizliek jums, jo tad viņš nestaipās tik ļoti. Lūk, un tas ir zaķis. Šeit ir tās drātīša ausis, kuras var palocīt. Lūk, viņas var salocīt tā, un tāpēc es liku iekšā, jo vienkārši, ja paliek tikai audums, tad tās ausis jūs tā nesalocīsiet. Lūk, šādi jūs varat ielocīt. Protams, arī ir savas tehnikas, ko var arī tikai audumu, bet šitādi feins, un tad tas zaķis izskatās uzreiz tā kā tāds runājošs. Šeit viņam būs kaut kur purniņš, ķepas, un droši vien jau lipa būs jāizdomā, kā uztaisīt arī. Lipa taču ir svarīga, un varbūt vēl kaut ko interesanti. Šis te audums man ļoti, ļoti patika, jo te ir kaut kāds putnas siluets, lapas, tādas krāsas, gluži kā uz pavasari. Tā, tālāk mums vajag zaķim ķepas, vai kājas un rokas. Apmēram vajadzētu, lai viņas būtu tādas platas. Es viņas taisīšu visā garumā, jo kājņām es gribu iesiet celīšus. Es esmu pārlocījusi apģērbu gabalu uz pusēm, lai es varētu uzreiz izgriezt vienādas ķepas. Tātad, šīs te vīlītes, lai nebūtu man jāpāršoja, es atstāšu. Jūs varat, ja tādas nav un griežat no vesela gabala, tad vienkārši izgriezt ķepu formu. Zīmēt varat to līniju, lai tā būtu kā tāda vadlīnija. Var brīvu roku vilkt, var paņemt lineālu, un kājņām apakšā es uztaisīšu tādu platāku pēdiņu. Es saspraužu audumu. Ja jums nav šādas adatiņas, ko saspraust, varbūt, ka ir šādi te papīra saspraudējus. Tikpat labi arī ar tādiem varat saspraust. Un tad mēs ņemam atkal ar pielaidumu vīlīti, pielaidumu maliņu. Šī te melnā maliņa ir tā, pa kur mēs šūsim. Un griežam ārā pakaļķepas vai kājas. Man sanāca uzreiz vienā pusē sašūta ķepa. Šī būs tā vīlīte, kur būs jāsašoja. Tā kā tas ir radījums, lieldienu radījums, nevajag saspringt pie tā, ka viņam ir jābūt perfekti vienādam. Jo kāds šķībumiņš bieži vien nosaka lelles raksturu. Priekšķepas es daru nedaudz savādāk. Šeit ir vaļēji, ko mēs esam atgriezuši, audums. Es viņu pārloku, izspraužu, lai atkal audums neizkustas. Es iezīmēšu, kur man būs ķepas, priekšķepas būs īsākas. Es apmēram tik platas viņas taisīšu, tāpat kā pakaļķepas. Nopaļotu plaukstiņu. Tāpat jūs varat novilkt līniju un griezt par to, ja tā ir vieglāk. Jūs varat griezt ar šķērēm. Ir vēl šāds super instruments. Tas ir kā nazis, kas nogriež skaisti visu, ko mums vajag. Ko man vajadzēs, es izgriezīšu ar šķērēm. Bet šis te nedaudz piepalīdz. Tā tad mēs nogriezīsim garumu. Iespējams, ķepas būs īsākas, iespējams, būs garākas. Ir citreiz forši atstāt tādas nokarājušās ķepas. Šeit ir apaļota galiņa, es izgriežīšu šķērēm. Ieņemam adatas, un mums būtu jābūt divām piegrieztām ķepām.
kas mums ir sanācis? Atverot, mums ir sanācis šāds te. Tagad, lai sašūtu, mēs saliekam atkal kopā. Tātad mums ir jābūt 2 priekšķepām un 2 pakaļķepām. Garums, lai jūs varētu pateikt vai saprast, kādu garumu es izmantoju, tātad pakaļķepa man ir apmēram tikpat gara kā zaķis, bišķi garāka vēl, ar visu ausi. Priekšķepa arī tikpat gara, taču priekšķepu visdrīzākais es noīsināšu tad, kad es pielikšu klāt pakaļķepas, un tad es sapratīšu, kā tas zaķēns izskatās. Tā, pakaļķepas, priekšķepas ir sašūtas. Nedaudz droši vien tā, kas informācija jums pietrūks, cik liels tas zaķis manā gadījumā ir. Zaķa augstums ir 30 centimetri, platums jau piebāztā variantā ir kaut kādi 13 centimetri. Tas ir zaķis. Tātad priekšķepas ar pielaiduma malu mums ir apmēram 4,5 centimetri platas un 30 centimetri garas. Pakaļķepas, pati kājiņa mums ir 4,5 centimetri ar pielaidumu malu. Ķepas daļā ir 6,5 centimetri ar pielaiduma daļu. Un garums tām ir mirklīti ar pielaiduma malām 35 centimetri. Šobrīd mums ir jāizvelk kājas un priekšķepas un pakaļķepas uz labo pusi. Kā daram? Var, protams, mocīties ar pirkstiem, bet skolas laikā man iemācīja tādu paņēmienu. Tas ir ķepas plaukstiņas puse. Jūs viņu tā kā ielokat uz iekšu. Tā, ielokam uz iekšu. Lūdzu, ar pirkstu, cik vien varat. Tad mēs liekam iekšā zīmuli. Un tad mēs vienkārši bīdam ar šo zīmuli vai ar spalvaskātu, kas no jums ir ērtā. Tā spalvaskārts man nav ērti, bīdīsim ar zīmuli. Zīmuli var atsūtēt pret galdu, un tad ir ļoti ērti šādā veidā un ļoti ātri var pat maziņāks, šaurāks kājiņas rociņas izvērt cauri. Viena ķepa mums ir gatava. Tā kā tāpatās visas pārējās atlikušās 3 ķepas. Sāksim mēs ar pakaļķepām, jo mums vajadzēs, es gribu pakaļķepām uzsiet ceļos mezgliņus. Sākumā mēs pieblietēsim pilnas, te pēdiņas var stingrāk pieblietēt, bet mēs viņas pieblietējam, apmēram tā līdz pusītei. Tas mezgliņš būs domāts šādi te sasiets. Celītim, skatīsim, protams, ir garums jāskatās, vai būs notrāpīts pareizais garums. Tad viņš savilksies un būs kāja zaķim šeit, un zaķim būs celītis. Tad par ķepām. Pildāmais materiāls ir apmēram līdz pusei ciešu mezgliņu, kurš būs vai apzīmēs cēli. Un šajā atlikušajā vietā arī iepildām to pašu pildāmo materiālu. Tāda te būs ķepa. Tātad 2 pakaļķepas, un priekšķepās es pagaidām saliku tikai pašās plaukstiņās iekšā. Tagad jāpiešuj ķermenim. Ja jums audums ir krāsams, jūs varat izdomāt, kura jums būs zaķīšu priekšpuse, kur būs purniņš, kur būs pakaļpuse, un tad mums jāpiešuj ķepiņas. Tātad es plānoju ķepiņš šūt šeit apakšā,
vienkārši haotiskiem dūrieniem piešūt. Otra ķepa. Tātad mums galvenais jāpastās, lai viņas pareizi, daudz maz pareizi krīt tās ķepas. Piesprausts, šujam klāt. Pakaļkājas ir piešūts apakšpusē. Tas ķepas mums ir šādas te. Šādas ir mūsu ķepas. Jāpaskatās, kā mums pielikt šīs te ķepiņas. Tā viņas sanāk tik garas, un principā es pat teiktu, ka viņas daudz īsākas nevajag. Priekštepiņas stiprināsies šeit pie ķermenīša, un viņam stiprinājumu vietu redzēs. Tāpēc, ko mēs darīsim, šeit ir tāds nesmukais gals. Mēs viņu nedaudz ielocīsim iekšā, un tad mums vajadzēs to aizšūt ciet. Tad mēs, piemēram, piemērīsim, lai mums ir abas priekšķepas vienāda garuma. Aizšūsim ciet šo te galu ar slēpto dūrienu. Šeit tā uzmanīgi. Zaķis gan mums ir nestandarta. Ja jūs pieliksiet ķepas šeit, viņš izstīsies diezgan dīvaini, jo mums ir jāatstāj vieta purniņam. Tāpēc apmēram, es teiktu, neliela atkāpe no auss šāda te, un piespraužat arī ar kādu adatiņu, ņemam, aizmetam mezgliņu, lai mezgliņš būtu paslēpts. Šeit jūs varat arī izdarīt, jūs varat izmantot kādu podziņu, dekoratīvu, sarkana poga un kontrastam melns diegs. Un tādā pašā garā piešojam otru, lai ir mums zaķis ar visām 4 ķepām.